Labrīt visiem! Paldies, ka esat pieslēgušies mūsu rīkotā webinārā. Es esmu Valters Urbanovičs. Šodien būšu šī webināra moderators, un mans galvenais uzdevums ir iedot galvenos noteikumus šim webināram, iedot nākamos soļus un iepazīstināt ar runātājiem. Ļoti ceru, kad arī, nevis ceru, bet arī redzu, ka šobrīd tiešām ļoti interesi un daudz slēdzās klāt šim webināram, ļoti patīkami. Tropiskā nakts ir aizvadīta oficiāli, ziņās tika paziņots, ka tropiskā nakts aizvadīta, bet ņemot vērā, kad tropiskā nakts ir mūsu vasarā, bet tāpat kiberdrošībā mums katru dienu iet karsti, jebkuram uzņēmumam, organizācijai. Un tādēļ arī mēs šodien esam sagatavojuši ļoti aktuālu tēmu par kiberdrošību tieši jūsu uzņēmumā un kā jūs varat aizsargāt un tevs pirmos soļus, kā domāt par aizsardzību. Un pirms mēs sāksim tālāk, protams, es gribētu iepazīstināt ar galvenajiem runātājiem, tad mums būs drošības un infrastruktūras nodaļas vadītājs Pēters Ervalds stāstīs par tieši tādu risinājumu publisko IT resursu ievainojumu novērtēšanu, tā kā ieraudzīt viņas, tas ir ļoti būtiski arī tiešām tas, kas ir noticis šobrīd, kad mēs varam rūpēties ļoti labi par savu kiberdrošību, savu telpu, bet jebkurš atstāts publisks resurs, kas netiek pievaktēts, var būt vektors uzbrukumā. Un tālāk tad Edvards Grebešs, kas ir komandas vadītājs un aktīvs tieši Microsoft drošības rīku izzinātājs, zinātājs un arī drošības eksperts, stāstīs jau tālāk soli, parādīs tālāk tādu, kā mums visiem saprotam, aktīvo direktoriju, bet aktīvā direktorija tikpat, cik viņa ir pašsaprotama, ikdienā varbūt tiek piemirst par viņas varbūt drošību, par viņas drošības uzlabošanu, un tad Edvards parādīs praktiskas lietas, tādu vairāk no tā kā uzbrucēja, kā tas var notikt, un kā tos riskus arī pēc tam mazināt, lai tādas darbības nenotiktu. Bet pirms sākam, ņemot vairāk, ka mēs esam daudz pieslēgušies un arī daudz ir jauni klienti, tad nedaudz arī par Squalio. Squalio jau esam vairāk kā tūlītās nākamgad mēs svinēsim 30 gadus Latvijā, bet tas ir Latvijā, bet ņemot vērā, ka mēs arī augam un attīstamies no licencēšanas biznesa, mēs esam attīstījuši arī infrastruktūras biznesu, šobrīd ir kiberdrošība, arī AI nāk un data servisi un strādājam globāli. Ko tas dod jums kā mūsu klientiem arī Latvijā, ka jums ir iespēja, kad mēs dalāmies savā pieredzē ar globāliem projektiem, un jūs varat ieviest arī šādus risinājumus arī tepat pie mums Latvijā, un tas, man liekas, ir ļoti labs un unikāla iespēja sadarboties mums, ka tiešām mēs varam arī iedot to garšu, kā arī varbūt citās Eiropas valstīs, ko citi partneri klienti dara. Bet tad par tām virzieniem es neiešu baigi detaļās, bet, kā jau es teicu, minēju, licencēšana ir viens no mūsu pamatakmeņiem, kas ir bijis no pašas pirmās dienas, kad uzņēmums tika dibināts, un tad tālāk jau ir tā infrastruktūra drošība. Bet ko es gribētu teikt ar to infrastruktūru drošību un infrastruktūru? Šobrīd viss sāk jau iet kopā, un tas viss mūsdienās jau, vai tur ir infrastruktūra, vai ir backups, vai tur ir citas lietas, tās jau ir šobrīd, viss ir saistīts ar to kiberdrošību, un arī mūsu eksperti arī tieši apgūst tās zināšanas un papildus, lai to kiberdrošību, jo bez tās šobrīd vairs jau nekur. Un arī, piemēram, no infrastruktūras mēs noteikti esam augstu kvalificētie Microsoft speciālisti, bet arī kiberdrošībā mēs veicam tos auditus, ielaušanās auditus, sagatavošanās arī tur ISO auditiem un tam līdzīgi, un arī ielaušanās testus arī jūsu biznesa aplikācijām. Tad jaunāka, bet vairs jau netik jauna, jau 3 gadus teikt, kad visā pasaulē arī AI, un arī AI kompetenci komanda mums aug, un katru dienu kļūst arī lielāka. Tas arī ir būtiski, ja jums arī ir interesi, un arī šeit ir būtiski ne tikai iemācīties lietot mūsdienās AI rīkus, bet arī padomāt par to drošu lietošanu, un arī tas ir tas, kur
mēs neaizmirstam un arī klientiem vienmēr piekodinam, ka katru rīku izvēloties ir jāizvērtē riski. Tas risku izvērtēšana arī ir ļoti būtiska. Tas būtu par Squalio. Protams, viens slaids par ekspertiem, ka es gribu arī minēt, ka tas nav vienkārši, ka mēs te entuziasmi tikai darbojamies, bet arī mēs sekojam visām tām startautiskajām kvalifikācijām un katru gadu arī paaugstinām to kvalifikāciju darbiniekiem, lai jums būtu iespēja iegūt labākos ekspertus pie projektiem un saņemt labāko servisu. Tad viena lieta, kas pievērsīs uzmanību, mēs piedāvājam aizpildīt anketu un pret to vienam laimīgajam izlozēsim webināra beigās, varētu teikt, pusdienas, un tad būs Volt dāvankarte. Noskanējiet QR kodu vai ej uz Volt 20 un atbilstoši aizpildiet. Tur ir 6 jautājumi, nav sarežģīti. Viens varbūt ir atvērts jautājums, vairāk ir par to, ko jūs gribētu dzirdēt nākošajā webinārā, nākošajā klātienes pasākumā, un tas ir ļoti būtiski, kad jūs iedodat arī, ko jūs gribat dzirdēt, un mēs arī visbiežāk uzklausam un cenšamies arī nākamajos pasākumos šo iekļaut. Tā kā lūdzu aizpildam, un pirms beigām arī pateikšu vārdu, kurš ir uzvarējis, un tad jau mēs tālāk sazināsimies ar to. Labi, tad dodamies jau pie tēmas. Došu vārdu Pēterim Ervaldam, External Attack Surface Assessment, kas tāds ir, un tad jau lai veiksmīgi jums klausīšanos. Pēter? Jā, paldies, Valters, par ievadu. Tad, kā Valters minēja, tad es esmu Pēters Ervalds, kiberdrošības un IT infrastruktūras komandas vadītājs Squalio. Un šodien tad mums ir šis pasākums tādā webināra formā, un mēs arī esam devuši jums iespēju, pieņemsim, nebūt tad klātienē, bet varbūt pabūt, pieņemsim, pie pludmales, un tur foniņā ieslēgt, paklausīties, ko tad mēs īsti stāstam. Jā, tad īsi par mani. Pašlaik esmu komandas vadītājs un jau vairāk kā 20 gadus esmu nozarē, lielākoties darbojos tieši ar Microsoft risinājumiem. Pašlaik tādos projektos ļoti aktīvi nepiedalos, bet tik un tā turpinu padziļināti interesēties par tehnoloģijām un tehnoloģiju iespējām, un tas man ļoti labi iet pie sirds arī pašlaik. Tad jā, par tēmu External Attack Surface Management, ja publiskie resursi, kā jūs pieejamie un ne tikai jūs pieejamie, un kā tos aizsargāt. Pirmām kārtām parunāsim, kāpēc tas ir vēl ar vienu mūsdienās svarīgi. Tad nākošais būs tāds rīks, ko mēs apskatīsim, šis Defender EASM, jeb External Attack Surface Management, kas tāds ir, kādas ir viņa iespējas, kā viņš strādā. Tad apskatīsimies tālāk, kādas šīs atskaites un dashboards mēs viņam ar viņu dabūt un kādas vērtīgas lietas viņš mums var parādīt. Un tad beigās pavisam īsi par mūsu piedāvājumu, kā mēs varam palīdzēt uzlabot šo publisko resursu drošību jums. Jā, tad sākam ar šādu bildīti, kur apmēram tas skats mūsdienās organizācijām arī diezgan līdzīgs ļoti bieži vien ir. Ja mēs vidū skatāmies, tad tā ir tāda liela bumba, un tas ir tas mūsu birojas, mūsu datu centrs, kas varbūt ir mūsu kontrolē. Un pa labi un pa kreisi tā zaļās bumbiņas, tie ir arī tie resursi, ko mēs apzināmies, ir pilnībā mūsu kontrolē, un katru dienu varbūt viņus izmantojam. Un šeit tad ar to zaļo krāsu viss, kas mums ir tajā bildītē, šeit un arī pa vidu, to mēs domājam tie resursi, ko mēs pašlaik zinām, uzturam aktīvi, liekam tur labojumus, novēršam ievainojumus tā. Bet mūsdienās jau daudz organizācijas izauguši ar to, ka ņemot vērā to publiskos mākoņu pieejamību, vispār šo infrastruktūras mākoņu pieejamību, parādās daudz šie resursi, kas ir šīs pelēkās kastītes, kuras varbūt mēs ikdienā katru dienu nelietojam un varbūt arī tik labi viņus nepārzinām. Un bieži vien varbūt arī pat gadās tā, ka mēs nezinām vispār, ka tāds ir. Varbūt ir gadījies kāda testa vidi, kāds ko uztaisīs, varbūt ir nomainījušies IT administratori un kāds nav nodevis šīs zināšanas. Un tas mums rada to diezgan lielu risku, ka caur šiem varbūt tik ļoti aktīvi neuzturētiem, varbūt dažkārt pat nezināmiem resursiem rodās šīs ievainojamības, kuras mēs varbūt nelabojam. Un tās
paver iespēju ļaundarim nokļūt tālāk mūsu iekšējā vidē. Un par to arī tas šodienas stāsts būs, kā atklāt šīs nezināmās lietas un saprast, kas varētu būt tajās riskants. Tad, jā, vēlreiz tieši par šiem publiskiem resursiem, tad mūsdienās jau daudz esat dzirdējuši, ka viens no tiem pirmajiem un izplatītākajiem veidiem, kā ļaundari ielaužās jūsu vidē vai dabū piekļuvus šos kredenciāļus, ir tas, ka izmanto phishingu. Bet tas, protams, nav vienīgais veids, kā to piekļuvi iedabūt, un tradicionāli jau arī šis ir bijis veids, ka caur šiem publiski pieejamiem resursiem šis ļaundaris iegūst kaut kādā veidā piekļuvi pie viena, un tad mēģina turpināt tālāk tajā vidē iet tālāk un tālāk, līdz viņš iegūst piekļuvi ļoti nozīmīgiem resursiem un datiem. Un, jā, un kā zinām, arī pēdējā laikā arī šāda tipa uzbrukumi ir bijuši, un tad svarīgi arī šo ārējo piekļuvi sargāt, un vēl jau svarīgāk tas ir tāpēc, ka šie ļaundari, viņiem jau ir tā paša bilde, kas jebkuram viņi var izmantot, pieņemsim, dažādas pieejamas šos skanēšanas rīkus, kas palīdz viņiem vēl automatizēt un veikt, izveidot šādu bildi, kur viņi redz arī šos jūsu pieejamos publiskos resursus. Un tāpēc mums arī vajadzīgs rīks, kas spēj līdzīgu bildi iedot arī mums. Un, jā, tad, ja mēs jau runājam kā iepriekš, tad liels risks ir arī šie publiskie resursi, kas varbūt nav tik ļoti labi zināmi, uzturēti, un bieži vien, mēs esam redzējuši ar mūsu klientiem, ka kaut kas ir aizmirsts, un tas rada šo risku vēl jau lielāku. Jo, skaidrs, ja mēs nezinām šos resursus, tad arī mēs nevaram parūpēties par to drošību. Un, ja salīdzinām, pieņemsim, ar tādiem tradicionāliem ievainījumu skanēšanas rīkiem un varbūt projektiem, tad parasti jau tur ir tā, ka ir kāda IP adrese vai kāda weblapa, tad mēs šo visu paņemam, noskanējam un paskatāmies, ka tā atskaitē ir, un viss, tikai to, ko mēs zinām, to arī noskanējam, un paskatāmies, vai tās ievainojums ir vai nav. Bet, jā, tad šeit mums nāk klāt šis Defender EASM rīks, kas ir darbojas mazliet savādāk, un tas īsais princips, ko es izstāstīšu, varbūt vēlāk vēl mazliet padziļinātāk, ka mēs ievedam tur kādus zināmos mūsu domēnus vai IP adreses, tad ir šī algoritmi, kas meklē saistīto infrastruktūru, un pēc tam mums ir šis prioritētais skats, kā mēs varam šīs konstatētās vājības un nepilnības novērst. Jā, tad vēlreiz mazliet padziļinātāk ejam uz priekšu, tad šis pirmais solis, kas mums minēts, tie seed assets, tā ir tā sākotnēja informācija, ko mēs rīkam iebarojam iekšā. Mēs pasakam, pieņemsim, tur IP adreses, domēnu vārdi, šī ir tā informācija, ko mēs, protams, zinām, un darbojies, un otrajā solī tad rīks veids šo, kad ir rakstīts, rekursīvo atklāšanu, jeb meklē saistītos resursus pirmā, otrā, trešā līmenī saistītus ar tiem sākotnējiem resursiem. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs iegūstam šo inventarizāciju. Protams, dažkārt varbūt tur ir kādi viltus pozitīvie gadījumi, kas mums tur pašiem arī jāatfiltrē, bet principā mēs iegūstam to resursu skatu ar mums zināmiem šiem publiski pieejamiem resursiem. Un tad 4. solis ir, kad notiek šī analīze, ka visu laiku risinājums uzrauga, vai šie resursi vēl ir aktuāli, skatās, kādi tur ir, pieņemsim, publiskie porti pieejami, kādas ievainojums ir un tam līdzīgi. Jā, un tad viens piemēriņš būtu apmēram tāds, ka, tradicionālais Microsoft šis domēnu vārds contoso.com, jā, mēs šo ievedam kā šo saucamo seedu, tad pavisam vienkārši, protams, mēs varam noskaidrot arī no DNS infrastruktūras, publiskās DNS infrastruktūras, ka tur ir tāds hosts ieraksts, ka pieņemsim www.contoso.com, mājaslapa. Tad tālāk mēs varam saprast arī no šiem publiski pieejamiem QIS datiem ir, ka ir šis administratīvais kontakts, pieņemsim, viņš ir user.contoso.com, un arī tad izmantojot šo kā kontakta adresi, mēs varam skatīties, vai pie šī kontakta ir piesaistīti arī kādi citi domēnu vārdi, varbūt IP adresi un tāds. Un to visu fonā dara pats EASM rīks. Tad tālāk
Mēs varam noskaidrot IP adresi, protams, tad mēs varam saprast, kādam IP adrešu blokam šī IP adrese pieder. Un tā ir atkal informācija, ko Rīgas izmanto, lai tālāk meklētu šos resursus, kas varētu būt jūsu organizācijas publiski pieejami resursi. Un tad vēl ir, protams, šīs ASN numuri, kas, protams, ir mazliet savādāk tips, kur mēs jau varam daudz ko atrast, bet, te, protams, mazliet uzmanīgi vajadzētu būt. Nevajadzētu ļoti aizrauties ar šo ievadīšanu kā sīdu, jo tad mēs varam vienkārši uzģerēt daudz šos viltus pozitīvos gadījumus. Tad ejam uz priekšu. Vēlreiz tad par šiem sīdiem, jeb sākotnēju informāciju, ko mēs varam ievadīt, ir domēni, IP adrešu bloki, vienkārši viens hostnames, tas pats www.contoso.com vai tam līdzīgi, kontakti, šie ASN numeri, ko es saku, kur tad, ar šo tā uzmanīgi vajadzētu apieties, un šī informācija par who is. Un tad tālāk notiek šī resursu atklāšana, un pēc tam izveidojas tāda maziņa tāda databāzīte, un kur mums jāklasificē automātiski, jau bieži vien ar augstu šo pārliecību, ka tas ir mūsu resurs, tad mēs ieliekam šo approved statusu, un tad pārējie mums ir mazliet savādāk status. Pieņemsim šīs dependencija, ka tas ir kaut kāda atkarība no saistītas infrastruktūras. Monitors varbūt, kur mēs gribam tur monitorēt tikai kādu citu publiski pieņemsim SaaS resursu, un candidate un requires investigation, kur mums vēl būtu pašiem jāizanalizē šīs, vai tiešām tas ir mūsu resurs vai nav. Un tad, pieņemsim, ņemot vērā, ka Rīgas ir publiskajā mākonī pieejams, tad, šī maksa par šiem resursiem, maksa ir par katru šo resursu atklāto, un tad mēs maksājam tikai par šiem approved resursiem. Bet, tās cenas tur nav ļoti lielas. Un tad mēs esam nonākuši jau tagad līdz tam, līdz reāliem šiem datiem, ko pēc tam mēs iegūstam, kad Rīgas jau ir kādu laiciņu padarbojas, savācis informāciju un savācis pāanalizējis šos resursus. Un tad pirmais, ko mēs iegūstam, ir šis summary, jeb šis skats, kas vispār mums ir pieejams, varbūt arī sadalījums par šīm konstatējumu vājību tipiem, kas ir prioritārāks, kas nē, kādos mums mākoņos atrodas, kādi mums domēni, tam līdzīgi. Mazliet vēlāk arī tūlīt tās rādīšu pildīt par šo. Tad security posture, te jau vairāk tāda drošības saistīta informācija, kur tad mēs paskatāmies portiem, kādi mums ir šie SSL certifikāti un tam līdzīgi. Tad nākošais, kas man liekas arī ļoti būtiski, ir šīs inventarizācijas izmaiņas. Respektīvi, ja kaut kas jauns ir parādījies, publisks resurs, un ja jūs nezināt, kas šo ir veicis, tad tā, man liekas, ir ļoti būtiska informācija, jo katrs, kā minēju, šis publiskais resurs pavēr iespēju ļoti iespējams tikt jūsu vidē iekšā un darīt vēl citas sliktākas lietas turpināt. Tā kā, tas ir tas, ko mēs varam skatīties. Mums tā sākuma inventarizācija, un tad mēs, pieņemsim, reizi mēnesī varam pārbaudīt, kas mums vēl tur ir nācis klāt vai pazudis no šī publiskā redzējuma. Tad, par GDPR compliance, tad arī tiek identificēti arī tās weblapas, kas mums ir, pieņemsim, darbojas HTTPS vai HTTP. Pieņemsim, mums ir jāveic ielagošanās, bet tik un tā mēs izmantojam HTTP tipa lapu. Tas nozīmē, ka šie autentifikācijas dati tiek pārsūtīti nešifrētā veidā. To mums arī Rīgas Press parādīs. Un tad ir arī tur īpaši algoritmi iekšā, kas konstatē, pieņemsim, vai šajās web resursos ir personas informācija. Un attiecīgi tad parāda, cik šie resursi, kur ir šī personas informācija un kur nav. OWASP top 10, tad mazliet vēlāk vēl paskatīsimies, un tad arī tas CIS exploits, CV finding ir, tas, kur mums tiek jau konkrēti parādīts, pieņemsim, resursu un ievainības, kur ir exploiti pieejami. Un ja ir exploits pieejams, tad, protams, mums ir vēl ātrāk jārīkojās, lai mēs šo ievainojamību novērstu, jo risks ir vēl lielāks, ņemot vērā, ka šis exploits, izmantojumiem jau ir šai ievainojumībai pieejami.
Nu, lūk, tad ejam uz priekšu un mazliet paskatīsimies arī bildītes, kā tas izskatās dzīvē. Tad šeit ir tas viens no skatiem, kas ir šajā Attack Surface Summary atskaitē. Tad tas nav viss, bet šeit mēs redzam kreisajā pusē šīs augstas prioritātes ievainojumus, tad pa vidu vidējas un tad labajā pusē tā zemās. Un tad atkal mēs tālāk varam iet, pieņemsim, klikšķināt uz tiem skaitlīšiem virsū, kur viņš mums parādīs konkrētas ievainojumības, kas mums tur ir, kuriem resursiem tas viss attiecās. Līdz ar to mums tā bilde ļoti ātri ir redzama, cik mums ir vispār tas kopējās kritiskums vai tas stāvoklis mūsu publiskiem resursiem. Jā, tas, kas man liekas arī ļoti būtiski, ir šeit vairāk kreisajā pusē ir šie hosting provideri, jeb kādos publiskajos mākoņos atrodas mūsu resursi. Un te ir, ko mēs pie mūsu klientiem esam bieži vien redzējuši, praktiski jebkuram ir tā, ka šo visu palaižot, parādās beigās, mēs nezinājām, ka mums šajā mākonī kaut kas atrodas. Jo, tā gadās, kāds uztais kādu patestēja, kādu risinājumu vai ne, un tad to informāciju nepadalās, un tad arī automātiski neviens cits varbūt arī par to īsti nezina. Un, tad mēs iegūstam tur Azure, Google Cloudā vai Amazonā, uzreiz šis skats ir redzams šajā atskaitē. Tad, šeit tad, kas man liekas arī ļoti būtiski informācija, pieņemsim par šiem portiem, tad ir kopsavilkums, par kādi porti ir pagriezti uz ārpusi no šiem publiskajiem resursiem. Un tas, protams, arī uzreiz tur parāda to stāvokli. Protams, jo vairāk porti ir pagriezti uz internetu, jo tas stāvoklis, protams, droši vien, ka ir sliktāks. Dažkārt, protams, tos portus vajag publicēt uz internetu, bet tas vienmēr ir jautājums, lai mēs apzināmies, ka ir izpublicēts tikai tas, kas ir nepieciešams. Un apakšējā daļā tad varbūt arī tur vairāk ir informācijas par tiem SSL certifikātiem, ko arī mazliet vēlāk tur parādīšu. Bet, šis ir skats, ko mēs esam arī, kā redzams, pēc datumiem pavisam nesen arī novērojuši. Bija web servis, ko klients uzskatīja, ka tur ir web servis, kur izmanto tikai, pieņemsim, šo web servisu, griežās web lapiņu un tā. Un tad palaižot šo rīku, mēs sapratām, ka tur nav tikai web servis, bet ka tur ir arī atvērts remote desktop protokols, un atvērts šis remote desktop protokols ir uz visu internetu. Protams, tas ir ļoti slikti, un ja remote desktop protokols ir atvērts uz visu internetu, tad tas ir tikai laika jautājums, kad šī weblapa tiks visticamāk uzlausta. Līdz ar to, tas, protams, ko mēs pirmo pateicām, ka šo vajag pēc iespējas ātrāk aizvērt ciet, un tas arī šī gadījumā tad tika izdarīts. Bet, atkal, tad mēs varam paņemt jebkuru resursu un uzreiz paskatīties, kādi ir šie tīkla porti, kas ir atvērti vaļā. Konkrēti šiem resursam vai šī atskaitē, kas ir tur fonā, tad redzēt to kopsavilkumu, par cik daudz šie porti ir atvērti. Un, protams, arī labā lieta ir tas, ka šī informācija atjaunojās. Jums nav jāveic nekādas papildus, jums vai mums papildus darbības jāveic. Ja mēs to portu aizveram ciet, tad pēc tur dažām dienām šī skanēšana notiks atkārtoti, un tad arī atskaitē vairs tas ports tur neparādīsies kā atvērts. Jā, OWASP top 10, šeit tad risinājums samapo ar šīm dažādām ievainojumībām, pieņemsim. Tas, protams, nav tāds pilnvērtīgs ielaušanās tests, kur kāds cilvēks iet un mēģinātu un izmantot šīs konstatētās ievainojumus un saliktu atbilstošā šajā OWASP top 10 kategorijā. Bet, ja, pieņemsim, risinājumā tiek konstatētas šīs ievainojumus, kas attiecās par tieši šo tēmu, tad automātiski mēs saprotam, ka tur ir šāda vājība. Un tad mēs iegūstam arī šādu skatu. Protams, kā es minēju, tad te neviens neiet un nepārbauda, tā kā nesimulē šīs
ievainojumības izmantošanas iespēju. Bet šāds skats mums par OWASP top 10 šīm ievainojumībām un miskonfigurācijām, tad mēs uzreiz varam viņu ieraudzīt. Un atkal skatoties pa konkrēti tālāk par resursiem, mēs jau redzam precīzāku informāciju. Un vēl viena, man liekas, būtiska lieta ir, ja mēs atveram kādu resursu vaļā, tad mēs redzam šādu skatu. Kādas ir komponentes, kas ir šim web resursam, un arī kādas tur attiecīgās versijas, un pretī arī, tad, pieņemsim, šeit uzreiz mēs arī redzam, pieņemsim, kādas ievainojumas konstatētas tieši šai komponentei. Un tad vēl, kas būtiski ir šī informācija par certifikātiem, tad te mēs varam redzēt skatu, cik mums ir izbeigušies certifikāti, cik mums drīzumā beigsies, kas arī, protams, ir tā būtiski, lai nenonākam situācijā, kad jau lietotājs sāk sūdzēties par to, ka rādās kādas certifikāta kļūdas, bet proaktīvi varam šos certifikātus nomainīt. Tas īsumā viss par rīku, tad mēs, protams, varam ar šī rīka palīdzību veikt šādu novērtējumu jūsu, kur tas galvenais fokus, protams, ir atklāt gan nezināmos resursus, gan arī novērtēt visu šo resursu stāvokli un tad beigās arī sagatavot šo ziņojumu. Tad jāņem vērā, ka risinājums ir mākslinieks, līdz ar to tāda uzstādīšana ir viegla un varam gan jūsu Azure vidē, tā ir pieejama, gan arī mūsu pašu vidē šo uzstādīšanu veikt, un tad ar pāris nedēļu laikā arī šādu novērtējumu izpildīt. Ja jums interesē, tad sazinieties ar mūsu pārdošanas nodaļas kolēģiem, ar kuriem tad arī Valters šīs prezentācijas, šī webināra beigās vēlreiz atgādinās, bet no manas puses tad tas arī ir viss. Paldies, ka klausījāties! Un vēl tikai atgādinājums par to, ka, ja jums ir kādi jautājumi, tad uzdodiet webināra Q&A sadaļā, un arī uz tiem tad mēģināsim atbildēt. Bet tagad tad es dodu vārdu kolēģim Eduardam, kurš tad tālāk stāstīs par aktīvās direktorijas ielaušanās testiem. Tā kā droši var pārņemt kontroli. Jā, tad visiem. Tad paldies, Pēter, arī par stāstījumu. Mans stāstījums būs par aktīvo direktoriju, un, protams, es domāju, lielākā daļa, un varbūt pat visi, kas šeit ir, zina, kas ir aktīvā direktorija, ņemot vērā, cik šim servisam jau ir gadu. Un tad būtībā es izstāstīšu par AD pentestu, jo mēs arī veicam vairākus veidu auditus, arī es pats strādāju ar aktīvo direktoriju no brīža, kad mēs viņu uzbūvējam, atjauninām un tam līdzīgi. Un laikam ejot, aktīvā direktorija jebkurā gadījumā ir primārā Identity Access Management sistēma. 90% uzņēmumiem tā arī joprojām ir, jo nevar tā vienkārši paņemt pāriet uz mākoni, jo ir daudz sistēmu, kas ir atkarīgs no aktīvās direktorijas, un tāpēc tad mans stāstījums būs par šo. Arī beigās būs praktisks demo, kā tas izskatās, tā teikt, no uzbrucēja skatu punkta ar viena rīka demonstrāciju. Tad par mani. Būtībā es, kā arī Valters minēja sākumā, primāri strādāju Microsoft drošības risinājumiem. Tie ir būtībā visi Microsoft Security Stacks. Arī Microsoft Sentinel SIEM risinājums, arī ir vairākas certifikācijas gan Microsoft, gan arī kiberdrošībā. Šeit arī ir tie QR kodi no maniem sociāliem tīkliem, jo varbūt kāds no šiem klātesošiem arī seko man, jo es bieži izlieku arī informācijas, kas ir svarīgi, tehniski, tā kā feel free piesekot. Un, tad turpinot vispār par aktīvo direktoru. Kā jau minēju, aktīvie direktori ir vairāk nekā 25 gadi, bet viņi joprojām ir viena no centrālajām uzņēmuma identitātes un piekļuvas pārvaldības platformām. Būtībā pat, ja organizācija aktīvi izmanto mākoņu pakalpojumus, lokāli aktīvie direktori bieži nosaka piekļuvas serveriem, darbstacijām, lietojumu programmām, administratīviem procesiem vai arī biznesa kritiskām aplikācijām, tām pašām
legacy sistēmām. Un galvenā lieta ir tas, ka laikam ejot, daudz izmaiņu īstenībā aktīvā direktorijā no Microsoft puses nav. Un runājot vispār par aktīvo direktoriju, ir ļoti svarīgi viņu uzturēt gan no kiberdrošības viedokļa, gan no IT infrastruktūras higienas viedokļa, jo pēdējā laikā diezgan bieži ir tā, ka aktīvā direktorija ir pakļauta ransomware uzbrukumiem, kur būtībā, protams, tas jau tā teikt fināls, ja kāds tur tiek iekšā, viņi vienkārši nošifrē ar asimetrisko šifrēšanu visus failus, privāto atslēgu izdzēšanu paņem pie sevis, kā rezultātā, protams, vēlāk jums prasa izpirkumu, lai dabūtu jūsu datus. Un, jā. Tāpēc, kā minēju, aktīvās direktorijas drošībai jābūt prioritātei, ņemot vērā, ka tur nav tik daudz to izmaiņu, kas nāk no Microsoft, man liekas, tas ir labi, jo uzreiz identificēt un piekopt to, un ir procesi aprakstīti kvartālā, pusgadā, gadā, ko ir jādara, tad ir, man liekas, diezgan viegli uzturēt to drošību. Runājot par riskiem. Kā minēju, mēs veicam aktīvās direktorijas auditus, un viena no izplatītākajām lietām ir tas, ka, piemēram, pagaidu tiesības paliek par tiesībām, kas paliek uz mūžu, nav veidota konstruktīva tiesību delegācija tā vietā, lai atrisinātu ātrāk problēmu, tiek piešķirts tur domēna admins, un tas domēna admins tur paliek, ejot tālāk, visi domēna admini lielākā daļa vienmēr ir password never expires, jo paroles negrib mainīt. Tālāk ejot atkal tas pats runājot par administratīviem kontiem. Ja runājot no labās prakses, ir tā, ka administratoriem no regulāriem lietotiem jābūt savādāka tipa politika, kur ir daudz striktāka. Un ņemot vērā, ka ejot laikam, mainās arī varbūt uzņēmumā tie cilvēki, trūkst dokumentācijas, ar laiku tiek ieviestas vairāk un vairāk grupu politikas, jaunas sistēmas. Un beigās tas viss, ja mēs skatāmies no citu skatu punkta, no uzbrucēja skatu punkta ar tiem rīkiem, tas ir ļoti izdevīgi tieši uzbrucējiem, jo tas palīdz atrast tos ceļus, uzbrukuma vektorus, kā kompromitējot vai iegūstot vienkārši regulārā lietotāja tiesības. Viņi var mēģināt tikt līdz tam pašam domēna adminam un kompromitēt visu domēnu. Un arī runājot arī, tālāk par riskiem, ja mēs runājam par portiem, arī bieži parādība ir tas, ka sliktākā gadījumā vispār nav nodalīti, tīkla izolācija nav segmentācijas, ir atvērti pārlieku daudz porti, jo atkal vai vienkārši troubleshooting laikā tas bija atvērts, aizmirsts un atstāts. Vai atvērti porti no aktīvās direktorijas uz internetu, ir vairāki gadījumi redzēti. Un arī no aktīvās direktorijas varbūt tā teikt viena tāda problēma ir, ka, pieņemsim, daudzfaktoriālu autentifikācija un SIEM ieviešana jebkurā gadījumā prasa papildus tā teikt izmaksas, jo no aktīvā direktorija otrā faktora kā tāda nav, SIEM ir tas pats. Un, kā minēju jau sākumā, Microsoft, tā teikt, nevelta daudz, varbūt tieši aktīvās direktorijas tās drošības hardeningam, jo, mēs visi redzam, tagad fokus ir mākonis, mākslīgais intelekts, bet aktīvā direktorija ir un paliks, man liekas, jau ļoti ilgus gadus. Tālāk būs tādi tā kā praktiski piemēri no tiem uzbrukumiem, kas ir publiski zināmi, kur tieši tika kompromitēta aktīvā direktorija, šeit pieņemsim Blackbuster ransomware uzbrukums, tālāk ir Mark & Spencer breach, kurā tieši interesantākais ir tas, kur mēs redzam, ka tika piekļūts pie aktīvās direktorijas ntds.dit faila, kas ir attiecīgi aktīvās direktorijas datubāze, un vēl arī runājot par aktīvās direktorijas datubāzi no prakses, par auditiem, bieži es redzu to, ka vienkārši aktīvās direktorijas datubāze, taisot augšā, promotojot domēnu kontrolieris, tiek izvietota uz tā paša sistēma diska, kas ir būtībā, ejot no tā vizarda, ir next finish,
Bet, protams, tā nav nekāda labā prakse, tāpēc, ka, ja mēs runājam par to pašu aktīvas direktorijas atjaunošanu un atjaunošanas plānu, ja datubāze ir uz operētāja sistēmas diska, tas būtībā apgrūtinās lielākoties vispār to atjaunošanu. Nerunājot par to, ka lielākajai daļai vienmēr konstatējam, ka tāda atjaunošanas procedūras vispār nav, un pat, ja ir, viņa nav nekad dzīvē notestēta. Tāpēc no aktīvās direktorijas datubāzes viedokļa, protams, tai jābūt izvietotai uz atsevišķa diska ar atslēgtu disku write cachingu, lai tādi gadījumi nenotiktu. Ejot tālāk, tad arī Francijas IT Sopraster uzbrukums attiecīgi atkal tiek figurēts aktīvā direktorija, bet nav tā, ka, protams, tur kāds uzreiz tiek tur pie AD un tiek kompromitēts. Tas ir laika gaitā ejot, jo to, ko arī Pēteris minēja, ja mēs skatāmies uz publiskajiem resursiem, tad arī ir svarīgi, vai tie publiskie, kuri ir tieši publiski pieejami, kā tad viņi tiek no publiskās, vai tā no viņiem nevar tikt kaut kur tālāk. Tas pats ir tīkla segmentācija, tiesības, kas tur ir, vai ir atjaunoti paši likti. Un jo vieglāk, tā teikt, varbūt tā infrastruktūra ir veidota, jo lielāks risks, ka piekļūst pie AD, tad būtībā nekas labs no tā nebūs. Rekur arī atkal to pašu datu nozagšana, tas pats stāsts, ir nozaguši NTDS DIT failu. Tāpēc, kā minēja, aktīvā direktorija ir svarīga, viņu vajag piekopt, vajag taisīt, varbūt ne ļoti regulāras auditus, bet reiz viņu gadā jāstaisa, arī varbūt jātaisa papildus tās pārbaudes pēc visāda veida infrastruktūras izmaiņām. Tur pieņemsim, ja tur uzņēmuma apvienošanās vai kāda migrācija, vai mainās tīkla lietas vai servera lietas, tas ir svarīgi. Runājot par mūsu piedāvājumu, tad viņš tieši, tā teikt, sastāv no tām lietām, ka mēs pārbaudām, varbūt skatāmies no citas skatu punkta. Ne no tā, ko mēs tur no grafiskā interfeisa redzam, ko administratori redz, bet tieši no tā, kas bieži vispār nav redzams. Kā piemērs, ja man ir grupa politikas, man ir varbūt specifiski konti, servisa konti, un ir iedotas tiesības tieši uz citiem objektiem. Viņas nav delegētas, viņš vienkārši ir piešķirtas tur property, security un advanced tajā es pielieku, iedodu kaut kādas tiesības, pagaidu, bet kā parasti pagaidu paliek uz mūžīgi, un tāpēc tiesības var piešķirt jebkām, var piešķirt datoru objektiem, organizēšu unitiem, tās var būt grupu politikām piešķirtas tiesības, nezināmu iemeslu dēļ, tiesības slēgties attālināti. Un tieši AD pentestā mēs skatāmies uz uzbrukuma ceļiem. Primāri, protams, daļa no miskonfigurācijām vai tiek piekopti tie paši bēdīgi slavenie K-distribution ticketing granting servisi, kas izsniedz Kerberos tiketus, vai tās paroles tiek rotētas. Mēs skatāmies, kā no parastā lietotā vai servisa konta vai darbstacijas potenciāli var nonākt līdz domēna enterprise adminiem vai tier 0 resursiem, kas var būt aktīvā direktorija, certifikāta autoritāte, aktīvās direktorijas federācijas, servisi un citi. Un, audita laikā mēs īpaši skatāmies arī uz tām pārmērīgām tiesībām, bīstamām access control list kombinācijām, tiesību delegācijām, slēptām grupas dalībām, varbūt kontiem, kas vairs neeksistējuši mistiski sidi. Un būtībā rezultāts šim visam ir tas, ka tiek, protams, pasniegta tā atskaite ar riskiem, ar ietekmi, ar varbūtību, kā to vai var to vispār izmantot. Protams, mēs klientiem palīdzam sastādīt, tā teikt, roadmapu ar domu, ar ko tad sākt. Tāpēc, ka, ja mēs runājam arī par aktīvas direktorijas vispārīgo drošību, ne tikai par tiem uzbrukuma vektoriem, ir lietas, kuras nevar ieviest tur pāris nedēļu laikā. Uz citiem var aiziet pusgads, pieņemsim, pāriešana, attiekšanās no NTLM un pāriešana uz to Kerberosu, administratora lietotāju, tur hardenings un tādas lietas. Par to pašu procesu būtībā mums ir speciāli rīki, ko mēs izpildam. Galvenais šeit ir pieminēt to, ka viss tas notiek bez jebkādām privilegētām tiesībām.
Ja? Mēs primāri pieņemsim scenāriju, mēs esam vienkārši regulārs lietotājs, kam ir darba dators. Kas nozīmē, no aktīvās direktorijas pieejamība netiek ietekmēta. Mēs nekādā veidā nelaižam kādus skriptus, kur ir write kādas operācijas, bet, smieklīgākais ir tas, ka regulāri lietotāji par to nezina, bet ar komandu rindu atverot CMD, ja tas ir atļauts, viņi daudz ko īstenībā var uzzināt. Viņi var enumerēt jūsu domēnu, un tāpēc šis ir balstīts, tā teikt, uz reālas prakses, un iegūst tos datus, tālāk izmantojot, ja ir zināma, ko jāizmanto, kādus rīkus, tad var sākt pētīt uzbrukuma vektorus, plānot to uzbrukumu offline un atstājot tur kontu, lai ir persistence, un tad beigās mēģināt tad tikt tālāk. Ja, un tā kā, visi labi zinām bēdīgi slavenos Latvijas valsts mežu gadījumu, tāpēc atkārtošos. Ja, tā kā manā izpratnē aktīva direktorija ir svarīga, viņu jāuztur un jāpiekopj. Un administratoru konti, tas ir vispār cita saruna, un vēl tāds komentārs, ko mēs bieži redzam, ir, ka administratoru kontiem nav vairāki konti. Sliktākajā gadījumā vispār ir viens konts, kas ir sinhronizēts vēl uz mākoni, un viņš tad ir kāds, pieņemsim, global administrators entrā, viņš ir domēna admins on-premā. Būtībā viens konts figurē divās vietās, nozīmē, ka pakļauts diviem uzbrukuma vektoriem. Viens ir no mākoņa, otrs ir no on-prema. Tie var tikt izmantoti kompromitējot vienu, tu tiec pie otra. Tāpēc tas ir svarīgi, lai administratoriem jābūt vismaz minimums 3 kontiem, ja tā ir hibrīda infrastruktūra. Jā, tad tālāk būs demo. Es viņu palaidīšu. Tas ir ieraksts, tas nav live, bet tā doma, mēs pieņemam, ka man jau ir tie dati, es esmu enumerējis domēnu, un es esmu ieburojis rīkā un būtībā sākušu pētīt infrastruktūru. Es bieži sāku ar to OU structure, kā ir sataisīta aktīvā direktorija. Šeit testa vidē redzat, nav baigi daudz nekā, bet dažreiz varu no šī jau sākt pētīt tālāk. Bet es iešu uz priekšu un es sākšu ar vispār domēnu, ar pašu domēnu augšgalu. Un redzat, var redzēt paroles, var arī redzēt account lockouts. Mēs apskatāmies, kam ir kādas tiesības domēna līmenī. Jā, un šeit redzam, ir iebūvēta enterprise domēna admini, kas varbūt mums baigi neinteresē, jo tas ir iebūvēts, bet var redzēt, ka ir lietotājs, viņu sauc Lilija, kurai ir specifiski piešķirtas tiesības tieši uz develop domēnu. Redzat, ka viņai ir DC sync opcija. Kur ir arī, te jau ir pat piemērs, ko es varu izmantot, lai dabūtu paroļu hashus, un izmantot pēc tam šo, lai veiktu golden ticket uzbrukumu domēnam. Var redzēt informāciju par lietotāju. Jā, šie dati visi ir no aktīvas direktorijas. Atkārtošos, regulārs lietotājs domēnā šo var dabūt, ja viņi zina, ko vajag palaist. Jā, tad tālāk apskatīsimies pašu lietotāju, kas viņai vēl ir par tiesībām neskaitot uz domēnu. Un ko mēs pamanām, ka viņai vēl papildus ir generic all piešķirts uz defaulto domēnu politiku. Un šie piemēri nav tā kā, šie piemēri ir reāli, tā teikt, tādi gadījumi var būt. Un generic all, protams, nozīmē pilnas kontrolas tiesības uz domēnu politiku, kas ļauj mainīt domēnu politikas iestatījumus, kas ietekmē visu domēnu. Būtībā, jā, tā teikt, worst case scenario. Un tālāk mēs varam iet to ceļu meklēt vispār pirmsākumus par šo lietotāju. Un, jā, atkal redzam, kādas ir saiknes viņai ar citām grupām, kas ir arī privilegētie lietotāji atzīmēti tā kā dimants tāda ikona. Redzam, ka Lilija ir regulāra lietotāja. Jā, viņai nav nekāda tiesība, bet viņai ir piešķirtas specifiskas tiesības domēna līmenī. Tālāk redzam, ka ir neeksistējošs sits, kuram pirms tam bija tiesības force change password, kas nozīmē, var mainīt lietotāju paroli bez nezinot viņa vispār esošo paroli. Šis ir stale objekts, bet šis rīks arī to parāda. Bet tad redzam, ka ir vēl viens lietotājs, kuram ir tās pašas tiesības, bet viņš ir aktīvs. Viņš nav, tā teikt, dzēsts. Nozīmē, ka šis lietotājs var nomainīt šīs Lilijas paroli vispār nezinot viņas esošo paroli. Kas uzreiz, tā kā mēs to ceļu jau veidojam, no šī lietotājs caur Lilijas jau var tikt pie domēna. Ja? Kas nozīmē, man tā informācija jau ir, pirmais potenciāls uzbrukuma ceļš sāk rasties. Tālāk ejot, es apskatos pašu to lietotāju, kas ir tas Andrew, un redzu, ka viņam ir
vēl citas tiesības, kas ir pirmais, viņam ir generic call uz certifikāta šablonu, kas nozīmē, viņš var pārkonfigurēt certifikāta šablonu un potenciālo veikt ievainojamību pret domēnu, un kā arī tiesības uz domēnu kontrolieri tur bija. Nu, un pašu lietotāju skatoties, redzam, ka arī viņam bija tas kaut kāds cits, kas varēja viņa paroli mainīt, bet vairāk neko tādu mēs te neredzam, kas būtu savādāks. Tālāk es pieņemu, ka es gribu no šī lietotāja tikt, pieņemsim, pie domēna adminiem. Es ievadu to ceļu, un viņš man parāda potenciāli divas opcijas. Viena opcija ir caur Liliju, mainot viņas paroli un tad veicot hashu desync uzbrukumu. Otrs ir caur domēnu kontrolieru. Bet te var redzēt, ka es tieku arī pie domēna, kas man būtībā varbūt pie domēna adminiem. Nu, es varu tikt, bet ja es tikšu pie domēna, varbūt man jau neinteresēs tikt pie domēna adminiem. Lilija, nu, tas pats stāsts var arī no viņas, ja viņas konts tiek kompromitēts. Tad man ir piemērs, kā kur ir lietotāji, kas ir daļa no domēna adminiem. Tad, ja es meklēju citus lietotājus, jo es esmu memorizējis visu domēnu, var redzēt, ka viņš ceļu neatrod, var arī neeksistēt ceļi. Nu, un arī vēl piemērā cits vispār lietotājs, kas nebija sākotnēji demo, bet nu, redzam arī viņam ir tas pats stāsts, ka viņam ir generic write uz domēnu kontrolieru uz otro. Un pēdējā lieta tad... Šeit ir vairāk iebūvētie vaicājumi, var arī taisīt savus vaicājumus, ko mēs bieži izmantojam, bet nu, te jau ir predefinēti, kur es varu paņemt. Man interesē īsākais ceļš uz domēna adminiem, un šeit viņš parādīs visu schēmu, kurā arī, nu redzat, ir tie paši Lilija, kas figurē, parādās papildus kaut kāda MSOL konti, kas bija arī jautājums, kāpēc divi, jo parasti ar sinhronizācijas Enter Connects tad jābūt vienam, tad iespējams tas ir stēle, bet tiesības nu, neviens nedzēš. Viņas paliek, ja kontu disēblo tiesības arī paliek, kas ir svarīgi. Tāpēc nu, šis rīks var arī kalpot kā veids, kā atrast stēli, būtībā objektus, atrast tiesības, ne tikai kā potenciāls rīks, lai atrastu caurumus tieši aktīvai direktorijā. Tad, jā, vēl viena lieta, tad attiecīgi atgriežoties par mūsu to piedāvājumu par pentestu, ja jums ir interese, tad sazināties ar mūsu pārdošanas kolēģiem, par ko arī Valters pēc brīža pateiks. Saistībā par manu prezentāciju arī droši izmantojot Q&A, ja kādi jautājumi būšu priecīgs atbildēt. Un tas no manas puses ir viss, tad es dodu tālāk vārdu Valteram. Jā, paldies, Edvard. Paldies tev par izsmeļošu un detalizētu arī prezentāciju un demo. Man liekas, tas lika daudziem mums aizdomāties par kā jau mēs minējām, par pašsaprotamu aktīvo direktoriju, bet kā uz viņu var pastīties citādāk. Un man liekas, tas ir būtiski. Man liekas, arī tas galvenais mērķis šodien mums bija parādīt un likt aizdomāties un likt padomāt par to, vai jūs tiešām zinat, kāda ir jūsu publiskie resursi, vai jūs pārzināt viņus visus, vai nav kāds aizmirsts, jo tiešām tā IT apauga ar lietām, kas varbūt aizmirstās, un tad to, ko Pēters prezentēja, tas bija iegūt skatu no ārpuses, un otrs ir arī aktīvā direktora Edvards minēja. Ir diezgan veca tehnoloģija, bet viņu izmanto un izmantos, un par viņu arī jārūpējās. Tas ir būtiski. Labi, mēs esam nokļuvuši līdz webināra beigām. Tiešām liels paldies visiem, kas pieslēdzās. Es redzu ļoti daudz klausītājs, kas ļoti patīkami mūs pārsteidz šādā karstā vasaras dienā vasarā. Tas nozīmē, ka aktīvi visi darbojās un grib uzsūkt jaunas zināšanas. Tad tālāk par laimestu. Mēs esam aizpildījuši vairāk kā 20 pretendenti, un no izlūzētajiem ir laimīgais skaitlis bija 10, un laimīgais skaitlis 10 bija Oksana. Oksana, mēs ar tevi sazināsimies pēc webināra, un tad jau varēsi baudīt vai nu vakariņas, vai pusdienas ar kolēģiem, vai individuāli, bet tas jau ir tālāk, un tad, kā arī minēja kolēģi, tad ar ko sazināties, kas tālāk? Tad ļoti ceru, ka ir pazīstams sejas, Dāvids, Ivars un Dāvis. Ja kāds no šiem nav, arī droši var rakstīt uz mūsu skolio.com. E-pastu noteikti sazināsimies, un kas vislabākais, jums būs tieši iespēja satikties ar individuāli jau runājot par jūsu uzņēmumu, par iestādi, kā varam mēs palīdzēt ar Edvardu un ar Pēteri. Un
Mums tiešām ir svarīgi, lai jums izdodas un lai tā kiberdrošības un tā vide paliek drošāka un arī jūs mierīgāk varat, kā saka, naktīs gulēt un arī pavadīt brīvdienas bez lieka stresa. Teikšu paldies visiem, kas pieslēdzās, paldies runātājiem un tiekamies jau nākamajos Skoleo rīkotajos pasākumos. Visu labu!